Pasākumu gada balva ir vienīgais nozares profesionālais izvērtējums Latvijā jau vairākus gadus. Mēs katrs ecējam savu vadziņu, tomēr profilējamies uz kaut ko vienu. Šī pasākuma gada balva tieši sniedz ārkārtīgi lielisku ieskatu visos šajos lauciņos, un mēs saprotam, kas kur notiek un ko vispār katrs gads ir nesis. Kvalitātes tiek vērtēts atbilstoši katrai konkrētajai kategorijai. Ja tiek vērtēta ideja, tad mēs primāri vērtējam ideju. Un, protams, arī veids, kā ideja ir tikusi realizēta. Mēs, protams, arī novērtējam profesionāli, precīzi, labi izdarītus darbus, kreatīvus darbus. Visās vietās Rīgā notiekošajiem pasākumiem, vienalga vai tie būtu lielāka vai mazāka mēroga, ir ļoti liela nozīme. Un īpaši liela nozīme ir tiem pavisam šķietam nelielajiem pasākumiem, kuri notiek Rīgas apkaimēs. Manuprāt, reģionos kultūras dzīve notiek ļoti augstā līmenī, un varbūt dažkārt mēs nemaz nezinām par to, cik augstvērtīgi un labi pasākumi tiek rīkoti novados. Saucamo slēgto pasākumu biznesu, tas jau tā noslēpts no visas acīs. No šīs sadaļas varētu gaidīt vislielākos pārsteigumus. Es aicinātu visus festivālu organizatorus, ne tikai mūzikas, dažādus mākslas, netradicionālu festivālu organizatorus pieteikt savus pasākumus gada balvai, jo ir svarīgi zināt, kas notiek Latvijā, ir interesanti viņus salīdzināt, un tā mēs celsim tikai festivālu latiņu uz augšu. Tā ir kategorija, uz kuru var pieteikties ne tikai pasākuma aģentūras, bet arī reklāmas aģentūras, PR aģentūras. Tie ir pasākumi, kas principā kalpo zīmoliem vai konkrētiem uzņēmumiem mārketinga mērķu sasniegšanai. Sporta jomā tieši būtu tā kategorija, kurai praktiski kaut kādā brīdī vajadzētu uzsprāgt. Es domāju, ka šogad nākamais gados sporta jomā tieši tur vajadzētu pieaugt. Bija ļoti liels prieks, ka mēs uzzinājām rezultātu, ka mēs esam dabūjuši šo gada balvu. 12. gadā tas bija priekš mums ļoti liels sasniegums, jo tad vēl īsti mēs varbūt nebijām tik atpazīstami vai tik populāri vai tam līdzīgi. Tā kā jā, bija ļoti patīkami.